Gribi ābolu? Nu, paņem ābolīti, re, kur ir tev viens. Nu, rauj nost. Bumsis. Greisa arī dzer, ja? Upenīti, ja? Nu, aplaist upenīti. Labrīt! Mēs iznācām ar meitni tagad pabaudīt laiku, jo šodien ir tik superīga saulīte un saulē ir arī ļoti, ļoti silts. Ir arī mazliet vējains, bet jā, beidzot tāda forša silta diena, kad nelīst un kad nav ļoti vējains. Kaut kā liekas, ka es nezinu, vai man tā tikai šķiet, bet šitā visa vasara vai nu līst, vai nu ritīgi liels vējš. Varbūt tā vienmēr liekas par vasarām, ka ir tik tāds, nezinu, tas laiks ne šāds, ne tāds, bet nu šovasar man tiešām liekas, ka ir bijuši, es nezinu, varbūt nedēļa ar tiešām labu laiku. Bet jā, tagad gan mēs baudam ārā dienu un meitiņai patīk ļoti ar savu mazo leikaniņu laistīt puķis, tā kā es ielēju viņai spainī ūdeni. Viņa māk jau pati arī piepildīt savu leikaniņu un jā, viņa laista visas dobas un puķītes, tā kā dzīvojamies tagad dārzā. Šodien ir diena, kad vīrs izdomāja ar viņu kaut ko padarīt divatā, tā kā man ir arī laiks padarboties pa mājām, kaut kādas lietas, kas varbūt ir atliktas vai ko man gribas pašai sadarīt. Man parasti patīk, kad nāk tāda sezona maiņa, izdarīt tādas varbūt atliktākas lietas, kaut ko satīrīt, sakopt, lai tad, kad nomainās sezona un kad es atkal varu dekorēt, tad viss ir tīrs un tāds sakārtots, sakopts un patīkams. Un tad šodien man ir doma pieķerties leduskapim, kas pa vasaru ir tāds aizmirstāks, jo tur bijuši visādi gan augļi, gan ogas, kas ir iztecējuši vai kaut kas tāds, tad es gribu noteikti sakopt to. Es esmu sākusi skatīties arī seriāli, kas man mazliet ierāva. Es skatos The Summer I Turned Pretty, iekšā Amazon Prime. Pirmā sezona man ļoti patika, tagad jau mazliet tā mazāk, bet es viņu gribu pabeigt, tāpēc arī tas man noteikti ies visu dienu fonā. Un jā, tā kā vienkārši dzīvošos pa mājām, kā jau ierasts šajās dienās. Man ļoti, ļoti patīk, ka man ir tāds laiks sev, es varu padarīt visādas atliktās lietas un vienkārši baudīt laiku mājās. Tā viss satums, kad saule aizgāja uz mākoņu. Rītdien arī pie mums brauks ciemos vīra māsa, iespējams paliks par nakti. Viņa brauc ar savu mazo, mēs taisam tādas kā spēļu randiņus, es to tā saucu, ka mazie var spēlēties un mēs varam dzert kafiju un pļāpāt. Tas ir ļoti, ļoti forši. Un tā kā gribu arī piekopt māju un uzgatavot kaut ko garšīgu priekš rītdienas. Nezinu, ko. Es zinu, ka man ir uzdāvināts tāds braunija miks, un tad es varētu pamēģināt to. Es neesmu vēl mēģinājusi. Un jā, vīrs jau cik ilgi lūdzu, lai es viņu pagatavoju, tā kā es varētu arī pagatavot to. Tad katrā ziņā vienkārši dzīvoties pa mājām un padarīt kaut kādas savas lietas, kas man arī ļoti patīk. Emiņa nesen pamodās no dienduses, un tagad Roberts ar viņu aizbrauc pie saviem vecākiem ciemos, tā kā man ir pāris stundiņas laika mājās vienai pašai. Es plānoju drīz uztaisīt to brauniju, un es plānoju arī izcept Emiņai vēlreiz tās pankūkas, ko es cepu pagājušajā video, jo viņai ļoti, ļoti garšoja. Es jau vēl vienreiz uztaisīju tās arī ar kazenēm,
Un uztaisīšu šodien vēlreiz ar avenēm, jo Roberta māsa atveda mums no tirgus avenes. Un man gribas tās izlietot, plus arī rītdien tad būs viņai tāds kā mazais snacks. Bet, jā, es gribēju arī pirms tam izpakot mūsu next sūtījumu, ko es pasūtīju Emiņai, jo nu jau ir laiks pāriet lēnām uz rudens drēbēm, vai vismaz man gribējās tā kā mazliet atjaunot rudens garderobi viņai. Un mana mamma viņai pasūtīja ļoti, ļoti skaistus tādus rudenīgus krekliņus, tā kā es gribēju tam klāt bikšu komplektiņu, ko es pasūtīju, lai iet klāt tā kā, nu, ka var mix and match taisīt no tām biksēm un tiem krekliņiem. Un, protams, arī vienkārši pie tēkrakliem, lai ir biksītes, jo tās viņai ir vai nu sasmērējušās pa vasaru lielākā daļa, jo es tāpēc, man liekas, nestāstīju, bet mēs uzlikām smilškasti un sabērām brūno smilti smilškastē. Man nebija nejausmas, ar ko viņi atšķirās no baltās smilts, bet tad, kad mēs senukajā pirkām, tad tā bija vienīgā, kas bija pieejama, vienīgās smiltis. Un viņai pilnībā visas drēbes, tas ir bikses, nosmērējis tā, ka viņas ir neatmazgājums no tām smiltīm. Tā kā mēs pirms nākamās vasaras visu raksim ārā, bērsim ārā no tās smilškastes un pasūtīsim balto smilti. Es ceru, ka tad ar to tā nebūs, jo nu, tiešām vienkārši visas drēbes ir neatmazgājamas. Un, jā, tāpēc arī viņai vajag jaunas bikses, jo visas ir vienkārši šausmīgas. Visiem pie dupšu ir tāds brūns pleķis. Bet jā, es pasūtīju no Next šādas te biksītes. Vienas ir ar pīlītēm, pilnīgi klasiskas rozā, šādas ar ziediņiem un ar sirsniņām. Un man liekas, ka pie tiem mammas pasūtītajiem komplektiem, kur tādas rudenīgāki toņi, tad varēs viņas tā smuki sakombinēt. Tad vēl es pasūtīju viņai arī zeķītes, jo arī zeķis viņai diezgan vai nu palikušas jau par mazu tās, ko viņa vilka, vai arī nosmērējušās tad pa vasaru un pa dārzu dzīvojoties. Tā kā es pasūtīju šādas te zeķes, man liekas ļoti smuki toņi un krāsas, un arī sajies ar visiem tiem komplektiņiem un tām biksēm. Un pasūtīju viņai arī 2 jakas, jo tā ir tā lieta, ko mēs kādu laiku tā kā vairs nepirkām, jo viņai bija gana, un tagad var redzēt tiešām, ka viņa ir izaugusi no lielākās daļas no savām jakām. Šitā ir tik skaista jaciņa, tāda vienkārši rozā jaciņa, bet aizmugurē ir rakstīts Little and Loved. Ļoti, ļoti skaisti. Un izstāst ļoti, ļoti maziņa, bet īstenībā viņa ir liela. Es domāju, ka viņai pat tagad vēl nederēs, man tā izskatās. Tas ir 92. izmērs. Šobrīd Emma mums velk 86. izmērs lielākoties. Bet ļoti skaista jaciņa. Vienu tādu arī, lai iet pie tiem komplektiem klāt visiem. Un, protams, arī, ja viņai ir kaut kādas kleitiņas, tad lielākoties viņas ir vai nu rozā, vai ar dzeltenu, vai ar zilu. Man liekas, ka šāda te lillīga rozā krāsta pie visa arī ļoti skaisti iet klāt. Un no šīs es nevarēju atturēties. Man liekas, tik skaista rudenīga jaciņa. Man ļoti patika to, ka tur ir visdažādākie toņi. Pie visa var piekombinēt. Un aizmugurē rakstīts cozy. Mans visu laiku mīļākais vārds, protams, maigi, cozy. Un man liekas, tik ļoti skaisti jaciņa ar dažādiem izšuvumiem. Tāda rudenīga. Tā kā pasūtīju viņai arī tādu. Un man liekas, ka tas krāsu kombo visām šitām lietiņām ir ļoti skaists. Tā skaitā arī tiem krekliņiem, ko mana mamma pasūtīja. Tā kā tāds mazais next hauliņš, bet tagad taisīšu to brauniju, ko es apsolīju vīram, kas uzgatavošu. Un, protams, fonā skatīšos savu seriālu, jo man ir palikušas 2 sērijas. Es ļoti gribu zināt, kā viņš beigsies. Un starp citu, es gribēju parādīt arī, mums jau sen bija uzdāvināts kāpslīts, man liekas, Emmas pirmajos Ziemassvētkos. Viņai ir bijuši tikai 1 Ziemassvētku. Bet pagājušajā gadā Emmai uz Ziemassvētkiem uzdāvināja kāpslīti mana ģimene. Un tad, kad mēs viņu skatījāmies, mēs viņu tā kā palūdzām, jo mēs zinājām, ka Emmiņai viņš ļoti noderēs. Un tad, kad mēs viņu skatījāmies, mēs domājām, ka nav īsti nepieciešams pirkt, turklāt varēja piepirkt arī slitkalniņu.
Bet tagad, dzīvojoties vairāk Augustiņa istabā vai arī pie manas māsas ciemos, kurai ir slitkalniņš viņas meitiņai, es ieraudzīju, cik Emmai ļoti, ļoti patīk šļūkt, un mēs vienkārši izdomājam, ka mēs tomēr piepirksim to slitkalniņa tā kā papildinājumu, jo sanāk, mums tas kāpslīts ir arī pārveidojams par galdu un krēsliņu, ko viņi arī starp citu ļoti bieži izmanto, tur ēd kaut kādas odziņas vai kaut ko sēž pie tā galdiņa. Un tad, kad viņš ir pārveidots par to galdiņu, tad viņu var arī uztaisīt par slitkalniņu, ko es arī tūlīt jums parādīšu. Bet jā, tā ir ļoti, ļoti forša tāda opcija. Un man liekas, ka tas uzņēmums patiesībā ir Latvijas uzņēmums. Tā kā es atstāšu aprakstā, bet tas kāpslīts mums ļoti patīk. Mēs viņu pilnīgi katru dienu izmantojam. Nu, ja Emma ir iemācījusies pati uzkāpt un pati arī nokāpt no viņa. Un jā, viņai patīk vienkārši virtuvē būt tur pie mums, kad mēs gatavojam, skatīties, kaut ko palīdzēt arī. Tētis jau tur no rīta vienmēr taisa omleti kopā ar viņu. Viņa palīdz viņam tur sist oliņas traukā vai tā kā sakult viņas. Un jā, tā kā tas kāpslīts ļoti foršs, un tagad tas mums ir arī kā tāda izklaide viņai, no kura var tad pašļūkt. Tā kā es iešu salikšu viņu, lai tā, ka viņa atbrauc, viņai ir slitkalniņš, un parādīšu arī jums. Nu, lūk, šāds ir tas slitkalniņš. Te ir tā kā tas krēsliņš ar galdiņu, un tev tad viņu var šļūkt. Un, jā, viņi tur gan ripiņa savus mantiņas lejā, gan arī pati katru dienu šļūts, jau iemācījusies uzkāpt. Tā kā ļoti, ļoti foršs pirkums. Šeit ir tie krekliņi, ko mana mamma pasūtīja. Tādās ļoti skaistās rudenīgās krāsās. Nu, šis tāds mazliet košāks, bet man liekas arī varētu smuki viņu saģērbt. Jā, ar tādiem ziediņiem. Vienkārši violets. Un šis laikam ir mans favorīts ar tādām kā laumiņām rudenīgos apģērbos. Tas vispār ir no Next, man liekas, rudens kolekcijas arī. Tā kā tur bija klāt arī tieši tāds pašs biksīts, bet mēs izdomājam, ka būs mazliet par košu. Tā kā paņēmām tikai krekliņus, bet jā, ļoti, ļoti smuks, manuprāt, drēbīts. Never the same. Never you calling my name. I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love, moving through me like a wildfire. Like a wildfire. Šis man prasīja tikai 20 minūtes, bet leduskapis izstāsta vienkārši 3 reizes labāk. Es iztīrīju visu, kas bija sabojājies, kas patiesībā nebija nemaz tik traki, tikai pāris ogas un viens saldais kartupels. Tā kā man liekas, ka kopumā mums ļoti labi izdodas izēst visu, kas tā kā sāk bojāties. Mēģinam arī sekot līdz dārziņiem un visam pārējiem. Bet jā, tagad sataisīju to, ka tur ir visas burciņas un olas. Šeit ir gan pārpalikumi, ko mēs atstājam leduskapī, piemēram, no rīsiem vai makaroniem, gan arī grieķu jogurts, ko es Emmiņai lieku viskaut kur klāt, un tad tādi tā kā ātri ēdieni, tur ir sojušliks, tur ir tādi, sapcīt, šitie ir ļoti garšīgi kartupeļi no Rimī. Vienkārši jāsaca pannā, un tiešām tā marināda ir ļoti, ļoti garšīga. Tā kā jā, kad ātri vai kaut ko uzgatavot, mums ar Robertu un arī Emmai ļoti garšo.
Tad te mums ir sīpoli, kaut kādi dārzeņi, kas palikuši Emmai pāri, un tad tur atvilknēs, kā jau klasiski ir visi dārzenīši. Un, jā, protams, kā jau man liekas, visās maisaimniecībās daudz mērces un vēl vis kaut kas tā kā. Nu, ļoti priecājos, ka šis darbiņš ir izdarīts. Pusdienās uztaisījām šādas te rīsu nūdeles ar zemesriekstu sviestu. Recepte ir manā Instagramā, un tas, laikam, ir viens no garšīgākajiem ēdieniem, ko mēs mājās gatavojam, bet tā kā es atstāšu recepti aprakstā. Tā kā paēdīšu šeit pusdienas un, protams, turpināšu savu seriālu, ko es šodien mēģinu paspēt noskatīties. Sadarīju dažādas darbiņas pa māju, un vīrs joprojām ir pie vecākiem ar meitiņu, tā kā man plānā tagad vienkārši atpūsties, uztaisīšu savu tējiņu, paņemšu kaut ko garšīgu un skatīšos pēdējo savu seriālu sēriju, tad jau redzēs, kā tur būs. Bet jā, es tā vienkārši aizdomājos, cik forša tagad ir ikdiena ar meitiņu, jo ir tik viegli ar viņu kaut kur braukt. Viņai ļoti patīk braukt ciemos, satikt kādu, braukt kaut kur spēlēties, un man arī ļoti, ļoti patīk ar viņu kopā pavadīt laiku, un es pilnīgi jūtu, ka tad, kad viņi ir prom tikai dažas stundas, man jau viņi sāk ļoti pietrūkt. Liekas tāda tukša māja, un jā, gribās, lai viņi ātrāk brauc mājās, bet te pašā laikā noteikti gribās arī laiku sev, gribās kaut ko padarīt, un būt mājās vienai vispār liekas tā ekstra īpaši, jo ir tāds miers un klusums, tā kā tāds divējāds sajūts, ir gan ļoti forši, gan arī pietrūkst viņi abi, bet jā, pabaudīšu tagad to laiku viena pati. Vakarā tad varēsim atkal dzīvoties un spēlēties, un vēlāk vēl centīšos paspēt uztaisīt arī viņai tās pankūciņas. Varbūt viņi, kad atbrauks, gribēs, vai droši vien jau būs pādus pie vecvecākiem, bet rītdien varbūt. Tā kā, jā, tagad vienkārši uztaisīšu tējiņu un atpūtīšos. Pie manis uz mirkli bija iebrauks mamma pakaļ saviem sunīšiem, kurus mēs pa dienu pieskatījām, un mēs nogaršojām jau keksiņu, kāds tas iznāca. Es neteiktu, ka tas ir pats garšīgākais keks, ko es esmu cepusi. Es droši vien nepirktu vēlreiz tieši šo maisījumu, bet ļoti ātri un viegli. Vajadzēja tikai pievienot 2 olas un mazliet eļļu, un jā, sanāca tāds tīri ok. Viņam ir kaut kāda mazliet jocīga piegarša. Bet ir ēdams. Mammai garšoja. Bet, jā, nebūs mans favorīts. Katrā ziņā vēl jāpaspēj izcept tās pankūciņas meitiņai, un tad jau drīz viņa ar Robertu arī būs mājās. Es ceru. Šoreiz uztaisīju dubultu porciju ar to pankūku masu, un tagad tad likšu tās cepties. Iekšā šeit ir 2 banāni, 2 olas, 3 ēdamkarotes ar miltiem un 2 aptuveni saujas ar mellenēm. Vīram arī pagājušais ļoti garšoja, tā kā viņš teica, lai es taisu vairāk, un jā, tad sacepšu tagad šo te dubulto porciju. Vajadzēja 2 tikai noņemt. Kāds ir? Izcils. Nopietni, jā, garšīgs. Paprika. Tik garda. Ēd šito salīt. Kātiņu zeķīt ēd no otras puses, ja? Kātiņu ne, otru pusīt ēd. No šejienes, ja? Aiziet. 1, 2, 3. Malacis.